Ceļa posma, kurš klāts ar asfaltbetona segumu, spēcīga lietus vai atkušņu laikā notiek ūdeņu sistēmas ierobežotas caurlaides spējās, geografisku apstākļu dēļ, kā arī citu blakus apstākļu dēļ. Ūdens netiek novadīts no ceļa pietiekamā daudzumā, tāpēc veidojas liela izmēra peļķe, kuras dēļ automašīnu pārvietošanās kļūst neiespējama. Iespēju apbraukt applūdošu ceļa posmu nav. Tādēļ veidojās sastrēgumi pilsētas ielās. Mūsu risinājums ir tāds – izveidot notekas abās pusēs no peļķes un notekas katrā braukšanas virzienā, kuras būs pakāpeniski padziļinātas ceļmalas virzienā, un ūdens notek smaguma spēka dēļ. Pie ceļmalas šķērsas notekas savienosies ar notekām, kuras atradīsies blakus ceļam un būs ar to paralēlas. Notekas būs klātas ar speciālu režģi, lai neapgrūtinātu ceļa posmas pārvarēšanu. No notekām ūdens nokļūt rezervuāros, kuros ir caurumi, lai daļa no ūdens varētu iesukties zemē. Lielākā daļa noteks no rezervuāriem kanalizācijā, caur caurulēm. Tā kā rezervuāris savienojas ar kanalizāciju, kā savienotie trauki, varstulis nelaidīs ūdens uz kanalizāciju lietus laikā. Un, kad lietus beigsies, kanalizācijas sistēma apjautāsies ar ūdens daudzumu. Varstulis laidīs uz ūdenī uz kanalizāciju. Rezervuāri, kuru var nokļūt caur vaku, vajadzēs periodiski izterīt. Latvijas dabas apstākļu dēļ pilnīgi šī sistēma neatbrīvos ceļa posmu no ūdens, bet 40 cm vietā tur būs līdz 3 cm dziļa peļķe. Sistēma ir domāta, lai apjautātu līdz 154 kubikmetru ūdens, kad stundas laikā nokrišņu daudzums var sasniegt līdz 27 mm, kas ir trešdaļa no vidēja mēneša nokrišņu daudzuma. Kopēja projekta cena ir 58 000 lati. Izveidot šķērsas notekas maksa ir aptuveni 16 000 latu. Notekas, kuras ies visgaram ceļa, maksa aptuveni 20 000 latu. Rezervuāri būs vagonu cisternas, kuru tilpums ir 38,5 kubikmetru. Šīs cisternas var nopirkt norakstītās pēc metālužņu cenas, aptuveni 15 000 lati. Aprakt cisternas maksas 3000 lati. Savienot cisternas ar kanalizāciju maksas aptuveni 5000 latu. Ceļš vienmēr ir dārgi, un dārgāk būtu taisīt ceļa rekonstrukciju.